Zaļā dārzā bijāmies, zaļā dārzā bijāmies, trādrīdi bijāmies, trādrīdi bijāmies. Tur mēs viņus redzējām, tur mēs viņus redzējām, trādrīdi redzējām, trādrīdi redzējām. Rociņu nekaujies, trādrīdi nekaujies, trādrīdi nekaujies. Sveicimies un apvaties, sveicimies un apvaties, trādrīdi apvaties, trādrīdi apgriežamies vietā. Zaļā dārzā bijāmies, palabiet, ārējais aplisanta. Trādrīdi bijāmies, trādrīdi bijāmies, sadorotim, tur mēs viņus redzējām, tur mēs viņus redzējām, trādrīdi redzējām. Skrien pretī, mēnestiņ skrien pretī viņai, neskrien pakaļ, ot, jā. Beidz, savu, skrien pa vidiņu cauri, skrien pa vidiņu cauri. Noķersi, jā, tad atkal skrien vidiņā iekšā. Skrien caur vidiņu noķersi, nemūdz, tev jāķer saulīte. Mēnestiņš izgāja saulītī meklēt, mēnestiņš izgāja saulītī meklēt. Beidz, saulītē mēnestiņš sanāk, beidz, saulītē mēnestiņš sanāk, beidz, saulītē mēnestiņš sanāk, beidz, saulītē mēnestiņš sanāk, beidz, sanāk. No mana saulīte, no mana saulīte, mēneša rokās. Ragana apkrīt, ūdeni iegramdēta, kļūdām mācās, tā kā dzīvē. Jo uz zemes jau uzliekot, zin kā, viss smuki stāv, bet ūdens jau nav ciets kā betons, vai ne? Tā kā esiet gatavi, mēs ļoti priecājamies jūs redzēt tik kuplā skaitā, šis ir rekords. Paldies jums! Tā parasti notiek ar tām raganām, vienmēr ir, salmu figūrām, sauksim kā gribam. Viss tas process, pēc likuma vajadzētu pielaist 22, vēl 2-3 raganas nāk. Es domāju, ka procesa laikā gan viņas ieliksies un sadegs visas. Un paldies visiem kaimiņiem, visiem, kuri raganas taisījuši. Milzīgs, sirsnīgs paldies.
Paldies, ka jūs esat daļa no kultūras. Jūs vienkārši veidojat kultūru šoreiz. Paldies, es jums teikšu paldies vēl un vēl. Kamēr nāk atlikušās raganas, es varbūt varu izstāstīt tiem, kuri nezin, kas šis ir par rituālu. Reiz sen Ernesta vecmāmiņa ir pierakstījusi tādu nostāstu, vai teiku, nevar saprast, kā tas tur ir bijis, ka kādu reizi Kazdangavas, Dzirnazaru un vispār arī citās ūdens tilpnēs ir dedzinātas salmu būtnes. Salmu būtnes ir bijušas bezveidīgas, bez cīmuma, bez veidola. Šīs gan ir ļoti veidolīgas un tādas diezgan konkrētas būtnes, bet tas nekas, mēs esam mūsdienās un mēs varam darīt arī bišķiņ citādāk nekā senos laikos. Un toreiz tās būtnes ir simbolizējušas pagātni, nākotni, tagadni arī dzen, bet principā tās ir tādas robežu būtnes. Sadedzinot, mēs pārkāpjam šo mazo trauslo robežu starp dzīvību nāvi, starp sievišķo, vīrišķo, starp pagātni un nākotni. Un tās veidojot, mēs tur ieliekam visu to slikto, negatīvo, no kā mēs vēlamies atbrīvoties. Tas ir tāds ļoti sens veids, kā tu vari izlikt savas lietas, kuras tu nevēlies paturēt sevī. Tāpat kā mēs izmetam atkritumos to, ko mums nevajag, tā mēs arī varam sadedzināt to, ko mums nav, kas mums nepieciešams. Nu, lūk, un visiem tiem, kas raugās uz šīm degošajām raganām, nāk svētība. Tā kā lūdzu vērojiet skaistos dūmus, klausieties mūziku un tiešām domājiet par visu to, no kā jūs vēlaties atbrīvoties. Tā kā šis uguns rituāls atzīmst jau, varētu teikt, 5. gadu tādā kuplā pulkā, jūs tiešām esat vairāk nekā jebkad. Un cerams, ka arī turpmāk pulcēs vairāk, jo mēs sākām ar 1 raganu, tikai mēs 2 tā. Līdz piebiedrojās vesels pulciņš. Paldies un baudam vakaru!
Yes,